Biju brīvdienās māmiņdienā pie vecmāmiņas laukos un pilnīgi nejauši ieraudzīju tik labu vietu un ieraudzīju Opja pikapu un sapratu, ka tur ir kaut kas ļoti skaists jārealizē un tas man sāk raisīt idejas, jo tur šobrīd skaisti zied tās mazās puķītes un tas nozīmē, ka tas laiks ir ļoti neilgs, kad to var visu īstenot. Man ir padomā jau gaida viena sadarbība, kur es kādu ļoti ilgu laiku jau marinēju, jo gribu viņiem uzrakstīt, bet neesmu saņēmusies vienkārši. Nozīmē to, ka man ir jāapdeito un jāatjauno savus portfolio, ko pēdējo reizi darīju februārī, bet kopš februāra ir bijuši daudz sadarbības. Viņas vakar saņēmos uzrunāju, jo es papildināju savu portfolio. Pēc viņu sociālajiem tīkliem es spriežu, ka viņi tur nespiež uz saturu, un tas nav tik svarīgi, jo viņa produkcija ir ļoti laba, un tā iet diezgan plašumā, un viņiem šis saturs nav tik svarīgs un būtisks katru dienu veidot, un lai tiktu līdz savam pircējam. Un tas ir pilnīgi ok, pilnīgi saprotu. Tā kā jā, vai nu jāmeklē kaut kas jauns, kāds cits uzņēmums, vai nu vienkārši jāizpild šī fotosesija tāpat priekš sevis. Ja jau man tāda ideja ienāca, kāpēc nē, varbūt ir vērts, jo agrāk man bērnībā ļoti patika. Vispār jau Viestrum teica kādu labu laiku atpakaļ. Šis bija vienkārši viens uzņēmums, kas vēl bija manā tā kā sarakstā, vēlmju sarakstā. Bet jau Viestram iepriekš teicu, ka ir laiks pāriet uz ārzemju uzņēmumiem un meklēt kaut ko jau lielāku, iespējams, un iespaidīgāku, lai arī es varu izpausties plašāk. Tagad man ir jāiztīra telefons, jo es sev apsolīju pēc katra darba to izdarīt, bet man jau tur jau ir iekrājies bišķiņu, un tā kā ir jāiztīra telefona atmiņa. Un jādodas gatavoties nedēļas nogalē, kas būs mana dzimšanas dienas nedēļas nogale. Kā būs ļoti forši, ļoti sirsnīgi, un es domāju, ka taps arī saturs. Tā kā paņemšu gan jau jūs arī līdzi tur. Daudz baltu dienu, lai viņa doti, dižani, ražani, dzīvojoti, dižani, ražani, dzīvojoti. Ejam bučus mammai. Bučas. Sveiciens ar atgriešanos. Tas likās prasīja kādu veselu mūžību. Pagāja ilgs laiks, kādi 2-3 mēneši. Bet šķiet, es esmu pārvarējusi šo šaurumu un dēļpēdies. Es jūtos tā, ka es esmu tikai vēl skaidrāk par savu misiju un savām vērtībām un nepieciešamībām arī kā satura veidotājai. Tā kā beidzot es varu pieķerties arī jaunai sērijai un jums pastāstīt, kas tad notiek, kas mainīsies un kāpēc. Šī ir ritīgi slinkā vlogošana. Es kādreiz iekārtojos kaut kur apsēdos un normāli ar jums parunāju. Tagad es vienkārši sēžu uz dīvāna. Tad ir pāris lietas, kas mainīsies. Pirmkārt, šobrīd es tēmēšu tikai vienīgi uz ārzemju brendiem. Otrkārt, jo es vēlos sākt saņemt attiecīgu samaksu arī par attiecīgiem video. Es esmu gan sev, gan uzņēmumiem pietiekami parādījusi un pierādījusi to, ka mans portfolio ir labs un tas, ko es varu izveidot uzņēmumam kā saturu, ir ļoti kvalitatīvs un ļoti labs. Tādā virzienā, kādā es tēmēju. Līdz ar to mans mērķis ir sākt par to saņemt attiecīgu samaksu, tad meklēt uzņēmumus ar pietiekami lielu budžetu, kas nodarbojas tieši ar šādu veidu apmaksātām reklāmām. Un trešais, pilnībā esmu strikti nospraudusi savus mērķus un par šo savus mērķus attiecībā uz konkrēto nišu. Ja kamēr es vēl taustījos, izmēģināju un skatījos un filmēju un trenējos,
tikmēr man likās ļoti interesanti arī lielākie milži industrijā, taču es arvien vairāk esmu sapratusi to, ka tas nav par mani, tas nav mans. Es gribu izpausties nišā un jomā, kas mani uzrunā vēl vairāk. Par mani nebūs 5 soļu sejas kopšanas rutīna vai matu kopšanas rutīna. Skaidrs ir tas, ka mans saturs ieņem mazliet citu, dabīgāku virzienu tieši man, un ir tā īstā sajūta par to visu. Tieši tāpēc es arī skatos uz uzņēmumiem un sadarbībām tieši šajā virzienā, kas varētu būt tieši saskanīgi kopā ar mani un to, ko jau es ikdienā daru. Tā kā jau es esmu to visu laiku teikusi, taču jā, arī šobrīd mana ikdiena, pēc milzīgās mājas kārtošanas visas sāk beidzot pielāgoties tam, kā es to esmu vienmēr redzējusi un gribējusi. Un līdz ar to arī tas saturs tā veidojās līdzi, paliek arvien tāds vēl patiesāks manai būtībai un man. Un tas ir tas galvenais mērķis, veidot saturu, būt autentiskam sev, nevis kopēt citus, nevis darīt kaut ko dara citi, tāpēc, ka citi to dara. Turpināt darīt savas lietas, tādas, kādas tu to redzi, turpināt dzīvi tādu, kā tu to redzi, un vienkārši pievienot to vērtību tam visam. Un, no tā izveidot vienkārši saturu un savu ceļu tajā visā. Tā kā tiekamies turpmāk jau uz kaut ko pavisam jaunu, svaigu, mazliet citādāku mani. Jo man ir atkal jāmaina viss portfolio, viss ir jānomaina, jo es atkal redzu sevi un savu darbību citādāk. Un tas ir tās augšanas sāpes un sekas. Ja tu paspēji veidot saturu, tu tik ātri audz, ka tu pats sev netiec līdzi. Nevelti viņi tiešām saka to, ka, ja tu vēlēsi izaugsmī dzīvē, tieši tā kā personīgo izaugsmī savai personībai un visām daļām, kas tur slēpjas, sāc veidot saturu un pamēģini veidot saturu un to publicēt. Ne tikai veidot, publicēt un sākt parādīties sev. Tas ir ļoti liels darbs ar sevi, tas ir ļoti liels darbs ar prātu, ķermeni, garu un visu kopā. Tā kā tas tāds milzīgs ātrs solis uz izaugsmi, kas šķiet man ir novedis pie šī te brīža. Un ir atkal jauns atspēriens un ir atkal jauns pavērsiens, virsiens un laiks atkal turpināt augt un pilnveidoties kaut ko jaunu. Kā es arī savu saturu spēli beidzot editēšanu esmu pieķērusies mazliet vairāk. Te jūs varat redzēt, ka es beidzot esmu iemācījusies strādāt ar keyframe. Es jau zināju, kā ar viņiem jāstrādās, tikai nekad nebiju izmēģinājis, jo es kaut kā baidījos celt savu līmeni, laikam tur, bet jāiet tur, kur mēs baidamies doties. Lai visiem pozitīva, forša diena, lai izdodas, lai mērķi, rokas stiepienā attālumā, lai jums izdodas.